Un tas libido, viņš ir ļoti, ļoti pakārtots, ko tu gribi, ko tu dari. Ja aizēja gaismiņās, lampiņās, neko, tad priekš kam? Use it or lose it. Visi ļoti, ļoti spēcīga adaptācija. Tāpēc arī tas libido, principā, ja mums kā vīriešiem šeit ir būtiski kaut ko realizēt, kaut ko uzbūvēt, kaut kur iet, kaut ko darīt, kaut ko panākt, principā tā seksuāla enerģija viņa sāk kustēties. Ja mēs viņu mākam pareizi celt uz augšu, nevis izšaut uz āru, tad principā viņa aktivizē jaunus realizāciju vektorus. Un ejot autonomijas, mums arī ir vīri, kur izmanto viņu tradingos visur, jo tur atverās sestā maņa. Viņš zina pirms iznākuma, viņš jūt pirms soļa, viņš jūt pirms rezultāta, kas principā ir dabiska īpašība mums visiem. Vīrietim disciplīna, ja viņš spēj savu ķermeni pārvaldīt, jo mēs šobrīd dzirdam tādu frāzi ezoterika īpaši pārvalda savu realitāti. Tu esi savas realitātes radītājs. Tu nevari savu ķermeni pārvaldīt. Par kādu realitāti tu runā? Tā ir pirmā realitāte, kura parāda, ka vai nu tu viņu pārvaldi, vai nu kāds caur tevi pārvalda realitāti, kur tu esi vienkārši prostitūti, kuru izmanto. Pirmais sāc pārvaldīt savu ķermeni. Prāts, ķermenis prāts, un tad jau viss forši. Stāsts par resursu. Vai man ir resurss? Ko tu liec sevi iekšā? Man kā teikt stāsts par to, ja man ir resurss, tad neviens neies naudas kursus kaut kur. Neviens neies kā kļūt bagātam. Ja cilvēkam iekšā ir resurss, viņam priekšā ir resurss. Tad, kad cilvēkam resursa nav, viņš saka, māmu iedod man lūdzu no sava maka, tad mēs ejam uz banku, ņem kredītu, vai ejam uz ātrās naudas realizācijas kursu, kur mēs arī nonākam pie tās pašas bankas, kura tev izsniedz kredītu, ņemot vērā, no kā pēc tam nākotnē ieķīlās atmaksu. Jo šeit enerģija visā vienmēr izbalansējās. Šeit nav jackpoti. Neeksistē. Es ar savu enerģiju pret enerģiju, ko es saņemu. Ja man nav, tad man iedod uz nomaksu. Un tāpēc šobrīd īstenībā tas ir viens, kāpēc bērni šobrīd cieši. Kāpēc viņiem ir slimības? Tāpēc, ka vecāki ir sagrābušies ātros kredītus. Banka jau zina, viņiem atdot nebūs. Ezoterikā tur reti, kuram ir ko atdot. Bet viņš aiziet šajās attiecībās ar banku, neredzamo banku, kas ir tā pati banka. Redzamā, neredzamā, vienam tā pati izsniedzēja iestāde. Tāpēc savus resursus, tas kā ābeli iestādīt. Āboli nāks, bet lēnāk. Savā ābele, iet uz tirgu nopirkt visu laiku gatavs ābeles. Nebūs ābeli, nebūs. Man ir lēnām, bet lēnām. Raža nāk lēnām.